Būtu problēma nākošajā vasaras sezonā atdot parādus bankām, kur mēs būsim paņēmuši kredītus, lai nodrošinātu šo apkurss sezonu. Ja iedzīvotāji nespēs nomaksāt savu? Jā, ja iedzīvotāji nespēs nomaksāt. Pēc Latvijas siltuma apgādes uzņēmuma asociācijas datiem aizkrauklē ir viszemākie siltuma enerģijas tarifi Latvijā. Par 1 megavatstundu aizkrauklieši pašreiz maksā nepilnus 30 latus, kamēr citviet, piemēram, Jelgavā, Rēzeknē un Jēkabpilī, siltuma piegādes cena ir no 40 līdz 45 latiem par megavatstundu. Tas izdevies tā, kad mums 84% ir dabasgāzes cenu tarifā iekšā, 6% darba algas un 6% nolietojums. Un pārējie mazie procentiņi tur ir elektrība un pārējie izdevumi, kas ir apkalpošanai vai nepieciešami ir. Siltuma piegādātājs sola, ka šā gada apkurss sezonā salīdzinot ar iepriekšējo, tarifs būšot par 30% zemāks. Iedzīvotāji gan uzskata, ka siltums salīdzinot ar ienākumiem tomēr ir pārāk dārgs. Конечно, трудно, потому что мне помогают, я одна живу. Protams, grūti samaksāt. Man meitas palīdz. Одна, так я не знаю.